Dižūnas 2024 laime apjukušajiem atklāšana. Paldies visiem, kas ir sanākuši un noteikti vēl tūlīt pulcēsies. Mēs dosimies uz pirmo objektu, kas ir Bebrutaka. Kā jūs esat arī iespējams pie ieejas dabūjuši programmiņas, ir šī gada festivāla dramaturģija un tēma ir Sprīdītis. Mūsu festivāla dramaturģiju ir sarakstījis Roberts Vilsons, mīļš dzejnieks un dramaturgs. Un katram mākslas darbam par iedvesmas avotu ir bijis viens Roberta Vilsona laikmatīgais teksts. Paldies visiem dalībniekiem. Šī nedēļa, kā daudz jau zina, mēs te dzīvojam uz vietas nedēļu pirms tam. Šī nedēļa ir bijusi diezgan radikāla. Un paldies visiem. Un tūlīt mēs sāksim ar pirmo objektu. Edgars Aslāns un Mārtiņš Plāters. Tas notiks Bebrutakā. Tāpēc mēs tagad kopīgiem spēkiem dosimies atklāt Bebrutaku. Šī vijas poza Bebrutakā pietiekami labi raksturo arī turpmāko ceļu. Visi ar maziem bērniem, augstupēžu kurpēm, baltiem apaviem, vaļējiem apaviem esiet īpaši uzmanīgi. Turpmākais ceļš nav nekas viegls un ir atzari drosmīgākajiem un mazāk drosmīgajiem. Un mēs šeit šobrīd atklāsim pirmo taku pārsteigumu kalnā. Visi tie ir mazie atzari, padod tālāk. Visi tie ir mazie atzari. Tālāk ir tikai paši drosmīgākie taisni. Pārējie, lai griežas pa kreisi, padodam ziņu tālāk. Pareizi, visi nedrosmīgākie. Tu gribi paskatīties? Vai neviens nebūs drosmīgs? Tur balva būs galā. Jā. Labi, tad iesim taisni. Tur ir drosmīgi, jā? Nu labi, vēl zējam.